Pagātnes un nākotnes notikumi. Es jums parādīšu. Turaida. Gandrīz katrā ēkā ir pagrabs. Pagrabā parasti nokļūst tas, kam augšā vairs nav vietas, vai kam augša vēl nav gatava. Šis būs stāsts par pagrabiem. Pagrabos reiz ieslodzīja cilvēkus, lai viņus sodītu, lai neredzētu, lai viņi netraucētu, lai viņi būtu zemāk. Tagad pagrabā slēp dzīvību, lai tā saglabātos, lai sagaidītu pavasari, lai tai būtu laiks. Tas pats pagrabs, cita nozīme. Šajā pagrabā dzīvo stāsti, izstādes, kas reiz bija aktuālas, skatītas, lasītas, apspriestas. Kad stāsts vairs nav aktuāls, tas pārceļas uz pagrabu, gaidīt savu nākamo reizi. Te, zivju pagrabā, reiz audzēja zivis, tumsā, klusumā, zem zemes. Izrādās, pagrabā var arī augt. Pagrabs nav vieta, kur lietas beidzas. Pagrabs ir vieta, kur lietas gaida. Tiekamies Turaidā.